četrus jautājumus. Vai ir kādi iebildumi jautājumi? Ja nav, tad piedāvāju balsot, kuri par. Tātad 13 par, pret nav, atturās nav. Darba kārtība ir apstiprināta. Pirmais jautājums par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai. Ziņo Finanšu patstāvīgas komitejas priekšsēdētāja Gendele. Tātad jautājums vakar ir izskatīts. Ainas kundze paskaidroja, ir kopsapulces lēmums, Blaumiņa 23a. Vai šodien ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par. Tātad 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Otrais jautājums par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Blaumaņa ielā 11 Ludzas novads. Jautājums vakar arī izskatīts, paskaidrots arī par darba apjomiem, arī summa konkrēta lēmuma projektā ir minēta, ja lemjošajā daļā. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par. Tātad 12 par, pret nav, atturās nav, viens nebalso. Lēmums ir pieņemts. Trešais par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Liepājas ielā 34a Ludzas novads. Jautājums ir izskatīts, arī paskaidrots attiecībā par zemes piederības jautājumu, kādā veidā šīs divas mājas ir atrisinājušas. Un summas arī ir nosauktas, darba apjomi tika skatīti, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, tātad 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Ceturtais par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Raiņa ielā 48a Ludzas novads. Jautājums ir saistošs ar iepriekšējo Liepājas ielā 34a. Un arī vakar diskutējām, runājām, vai šodien ir kādi jautājumi. Ja nav, lūdzu balsot, kuri par. Tātad 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtība ir izsmelta, bet gaidīšu jūsu atbildes uz vakardienas. Jā, var izslēgt ārā.